Esi sveicināts ikdienas mājas kanālā. Šodien mēs runāsim par autoritāti. Jēzus Kristus vārda autoritāti un spēku. Jūs noteikti esat redzējuši, kad kāds spēka vīrs stumj lielu mašīnu, vairākas tonnas, bet iespējams jūs esat arī saskārušies, ka kāds vienkārši cilvēks bez lieliem muskuļiem spēja apstādināt mašīnu, kas brauc ar lielu ātrumu. Protams, tas ir policists, jo viņam ir dota zināma autoritāte, lai veiktu savas funkcijas. Viņam varbūt nav šis izteiktais spēks fiziski, bet viņam ir izteikts spēks ar autoritāti, kurā pakļaujās tie, kam viņš liek paklausīt. Mēs varam ņemt arī piemēru par izteikto autoritāti, kad kādā uzņēmuma vadītājs liek dēlam nodot autoritāti saviem darbiniekiem. Tad, kad šis dēls pasaka kaut ko, mans tēvs teica, ka ir jādara tas un tas, darbinieki viņam paklausīs, jo viņam ir dot šī autoritāte. Tāpat tās kā armijā ģenerālis pateiks karavīriem darīt to un to, viņam nav jāpaceļ balss, lai kliegtu. Izteicot kādu pavēli, karavīri paklausīs šai izteiktai komandai. Tātad viņam ir dota zināma autoritāte, zināmas funkcija, ko citi nespēja, viņam nav jākliedz. Protams, reizēm izrādot šos autoritāti, mūsu balss tonis tā kā paceļās. Un es gribu šodien runāt par to, kā mēs izpaužam Jēzus autoritāti. Es gribu apskatīties pašā iesākumā, kā tas bija. Iesākumā Dievs pirmajam cilvēkam, Ādamam, deva autoritāti pārvaldīt ēdens dārzu, autoritāti rūpēties par visiem, par visu zemi, par visu tas, kas bija ēdens dārzā un par dzīvo radību. Kas notika? Vēlns viņu piemānīja un šo doto varu viņam atņēma. Līdz ar to cilvēkam vairs nebija šī vara virs zemes. Vēlns paņēma šo varu, bet Dievs nebija mierā ar to, un Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu uz zemes, lai viņš atdabūtu šo varu, kas vēlnam ir uz zemes. Un Jēzus tāpēc gāja pie krusta, mira un augšām cēlās un iznīcināja šo varu, ko vēlns bija nozadzis. Lasīsim no vēstuli Filipiešiem. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dievam Tēvam par godu. Dievs izvēlējās Jēzu, lai viņš ieņemtu šo godu, lai visi atzīstu, ka Jēzus ir kungs, ka Jēzum pieder šī vara. Dievs izvēlējās atdot Jēzum visu šo varu, un viņš iznīcināja visa vēlna darbus, viņš iznīcināja to, kas bija vēlna vara virs zemes. Viņš triumfēja, viņš tā kā uzvarēja visu, kas bija vēlnam dots. Jēzus deva šo varu arī mums. Un to mēs atrodam lasīt Marka evaņģēlijā 16. nodaļā. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers dāvīgas zāles, tad tās tām nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli. Tātad Jēzus saka, es jums dodu šo autoritāti par čūskām un skorpioniem. Tas nenozīmē, ka ne tikai par fizisku čūskām un skorpioniem, tas nozīmē par visu to, kas ir uz zemes, par dzīvo radību, to, kas ir uz zemes, par to, kas ir šeit zemes atmosfērā. Tātad mums ir vara par to, Dievs saka, ka mums ir jāpieņem šo varu, to, ko viņš mums ir devis uz zemes. Tātad viņš mums dod šo autoritāti.
Tas nozīmē, ka mēs varam runāt. Dievs mums saka, pārceliet kalnus ticībā. Kā tad tu pārcel šos kalnus ticībā? Jēzus ļoti bieži darīja brīnums un dziedināja tad, kad viņš izteica vārdus. Tātad mūsu uzdevums ir arī izteikt vārdus un pārcelt kalnus ticībā. Mums ir dot šī autoritāte Jēzus Kristus vārdā, un viņš mums saka, lai mēs lietojam šo autoritāti. Dievs vēlas, lai caur Jēzus Kristus doto autoritāti mēs staigājam šajā autoritātē. Šī garīgā autoritāte mums ir jātrenē. Ja tu nekad neesi sācis lūgt skaļi un Jēzus Kristus vārdā, tad sāc to pielietot, jo Jēzus saka, lūdziet manā vārdā, lai Tēvs tiktu pagodināts, lai mēs nestu augļus. Jāņa evaņģēlijā 14. Jēzus saka, lai mēs lūdzam viņa vārdā, lai mēs lūdzam un lai Tēvs tiktu pagodināts, un Tēvs tiks pagodināts par to, ka mēs lūgsim. Jēzus saka, lūdziet manā vārdā, un viņš jums to dos. Tātad mūsu uzdevums ir pielietot Jēzus Kristus doto autoritāti, Jēzus Kristus vārdu, tad, kad mēs lūdzam. Jēzus saka, lai mēs lūdzam, lai mēs nestu augus, un jo mēs vairāk lūgsim Jēzus Kristus vārdā, protams, mums nav jākliedz, bet mums ir jālūdz Jēzus Kristus vārdā, lai Jēzus Kristus autoritāte tiktu nesta, un mums ir jālūdz skaļi, jālūdz balsī, lai lietas notiktos. Pirmkārt, tev ir jāapzinās, ka tev ir šī autoritāte, ka Dievs tev ir devis šo autoritāti, jo tu piederi Jēzum Kristum. Otrais ir, ka tu sāc pielietot šo autoritāti un lai tu nestu augļus tam kungam, jo tad, kad tu ej un lūdz Jēzus Kristus vārdā, tu esi maziņš, tevī nav nekā, bet Jēzus Kristus tevī, Jēzus Kristus autoritāte ir tas, kas nes rezultāts. Tu esi vienkārši tikai instruments, tu esi tikai šī elektrības kābelis, ja, kas var atnest rezultātu gaismā. Jēzus ir kā gaisma, un viņš ir ne tikai kā maziņš lukturīts, viņš ir kā prožektors, kas izgaismo. Tāpat kā stadionā, ka jūs redzat, kad ir šī gaisma, kas izgaismo, viņš ir kā šī gaisma, lai atnest tiešām lielu gaismu. Mēs esam varbūt kā maziņi lukturīši, kas varbūt izgaismo mazliet, bet tad, kad Jēzus Kristus gaismu atspīd, tad tas, kas ir tumsā, tas paliek gaismā. Un ne mūsu pašu spēks ir tas, kas atnes rezultāts, bet Jēzus Kristus dotā autoritāte, kas atnes rezultāts. Tāpēc nebaidieties lūgt, un īpaši es gribu teikt par tie, kas ģimenēm tēvi ir kristieši, kad lūdziet par saviem bērniem, lūdziet par situācijām, jo jūs esat kā šis lietasargs, kas pasargā ģimeni, jums ir dot īpaša autoritāte. Tāpēc ej Jēzus Kristus vārdā, tēvs, kas tu esi ģimenes galva, tev ir šī dotā autoritāte. Tās mātes, kas ir viens pašs audzina bērns, jums ir dot šī autoritāte. Protams, vecāki kopā tā ir vēl lielāks spēks, lai lūgtu par bērniem, lūgtu par situācijām. Tāpēc lūdziet kopā, Lūdziet par šīm situācijām Jēzus Kristus vārdā, tur, kur ir viens sirds, viens gars, un tur, kur Jēzus Kristus vārds tur, kur tiek lūgts Jēzus Kristus vārdā, tur Dievs tiek pagodināts jūsu vidū. Dievs ir jūsu vidū, un jums ir vēl lielāks spēks. Nekas nevar tā būt, kad mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā ar viņa autoritāti, ka lietām ir jāizmainās. Tāpēc visām slimībām ir jāvācās prom, visām situācijām, kas ir šķēršļiem, kas ir ienes tavā dzīvē, pavēltiem vākties prom, finansēm, kas iznīcina tavas finanses, tad lūdz pret to, lai vēlna darbi tiktu iznīcināt. Jo mēs esam šeit uz zemes, lai iznīcinātu tos, Jēzus iznīcināja visu vēlna darbus, bet mums ir Dievs dod mums šo autoritāti, lai mēs to lietotu mūsu ikdienā, mūsu vajadzībām. Tāpēc nešaubies un sāc lūgt Jēzus Kristus varenajā vārdā. Tas nav tikai kāds maģisks vārds, tas ir spēks, tā ir autoritāte, tas ir Kristus tevī, kas ir dzīvs un spēcīgs. Jēzus tevī ir lielāks nekā tu.
Tāpēc, lai pieaugtu šajā autoritātē, ņem un lasi apustuļu darbus, un tu redzēsi, kā šajā grāmatā apustuļi un vispārējie cilvēki, kā viņi lūdza Jēzus Kristus vārdā, un lietas notika. Viņi apzinājās Jēzus Kristus varano spēku, viņi apzinājās Jēzus Kristus vārdu, un tāpēc ņem lasi apustuļu darbu, un tu piepildīsies ar tiem brīnumiem, ko viņi darīja, un sāc lūgt. Otrais iemesls ir, ka mums jāsāk pielietot šo Jēzus Kristus autoritāti, un mums jāsāk lūgt skaļi Jēzus Kristus vārdā, lai brīnumi notiktu. Es tāpat kā tu, es mācos, un man ir vairāk jāpielieto, es to apzinos, ka man ir jāpielieto vairāk šis Jēzus Kristus spēks. Un Jēzus Kristus dod to autoritāti un lūgt viņu vārdā, bet mums ir arī jātuvojās viņam, lai lūgt viņu vārdā. Mums ir jāpazīst Kristus, jāzina viņa gribu, lai lūgt viņu vārdā. Un tāpēc es tev aicinu arī noklausīties šos 2 video, tev pieder debesu valstība. Kāpēc man vajag ticību? Šos 2 video noklausies un stiprinies ticībā un stiprinies savā identitātē, jo Kristus ir lielāks tevī, nekā tu to spēji apzināties. Tātad noslēgumā es gribu teikt, lai tu sāc pielietot Jēzus Kristus vārdu ar viņa autoritāti, un lai tēvs tiktu pagodināts, lai Dievs tiktu pagodināts, un lai vēlna darba virs zemes tiktu pilnībā iznīcināti, un lai zīmes un brīnumi tev pavada, un tu staigā pāri čuskām un skorpioniem, tad šīm grūtībām ir jānāk, bet tev ir jāstaigā tām pāri Jēzus Kristus dotajā vārda autoritātei. Tad sāc lietot savu mutes autoritāti, un lai zīmes un brīnumi notiek. Noteikti liecina, lai Dievs tiktu pagodināts par to, par viņu brīnumu darbiem. Un lai Dievs tev varen lieto. Paldies, ka tu abonēji šo kanālu un nospiedīkšķīt uz augšu un padalies ar šo video, lai citi mācītos par Jēzus Kristus vārdu varano autoritāti un to sākt pielietot savā dzīvē. Es tev saku, tiekamies drīz!